Labdien, mani sauc Karlīna Urbanoviča, es mācos Ante Eglīša Ļaudonas pamatskolā 4. klasē un piedalos arī folkloras kopā Driksnēna. Tā kā man īpaši nepatīk stāstīt garas pasakas, šodien es jums izstāstīšu 2 īsas pasakas. Viena pasaka man ir par 3 dēliem un otra par pankūkām. Kuru pirmo pasaku man stāstīt? Par pankūkām. Nu tad klausieties! Reiz kādu dienu nabags gāja pie saimnieka lūgt pusdienas. Nu, saimnieks arī dod maizi un tēju. Nabags sēd, bet redz, ka paši saimnieki ēd pankūkas. Nu, nabagam arī sagribas pankūkas, bet ņemt viņš tā kā nedrīkst un prasīt arī negrib. Nu, tad viņš sāk stāstīt. Reiz kādu dienu es eju par vienām mājām un nikns suns man biksēs iekšā. Es griežos apkārt vien un meklēju tuvāko akmeni. Atrodu to un paņemu to. Viņš paņem rokā vienu pankūku. Savicoju un metu virsū sunim. Viņš bāž pankūku mutē. Bet ko man darīt? Tas suns man niktāk virsū. Es atkal griežos apkārt un meklēju otro akmeni. Atrodu to un paņemu to. Viņš atkal paņem rokā otro pankūku. Savicoju un metu virsū sunim. Viņš bāž pankūku mutē. Nu, bet tas suns man vēl niktāk virsū. Es atkal griežos apkārt un meklēju trešo akmeni. Atrodu to un paņemu to. Viņš paņem rokā trešo pankūku un iebāž to mutē. Bet klausieties, vai viņam ņemt 4. pankūku, vai viņam tomēr pietiks? Pietiks. Nu labi, tad klausieties pasaku par 3 dēliem. Reiz kādam tēvam bija 3 dēli. Nu, katrs par otru slinkāki. Kādu dienu viņi visi apgulās zem ķirškoka un aizmiga. Nu, cik tur viņi gulēja, nav zināms. Bet tad viens no brāļiem pavēra acis un sāka sapņot. Būtu labi, ja kāds plūktu ķiršus no koka un liktu tieši mutē. Tad ierunājās arī otrais brālis. Nē, brāl, būtu vēl labāk, ja tie ķirši paši no sevis kristu mutē. Nu tad sarunā arī iejaucās trešais brālis. Brāļi, vai slinkums atļauj jums tik daudz runāt? Un tā viņi aizmiga un guļ vēl šodien. Kamēr tas nabags ēda pankūkas un tie tēva dēli gulēja, es pa to laiku iemācījos kādu skaitām pantu, kuru man izstāstīja skolotāja Aldona. Eni, peni, ļuki, paki, cuļ, buļ, kaļaki, smaki, eus, beus, kislā, deus, bats. Eni, peni, ļuki, paki, cuļ, buļ, kaļaki, smaki, eus, beus, kislā, deus, bats. Eni, beni, ļuki, paki, cuļ, buļ, kaļaki, smaki, eus, beus, kislā, deus, bats. Eni, beni, ļuki, paki, cuļ, buļ, kaļaki, smaki, eus, beus, kislā, deus, bats. Bet atgadījums arī no skolotājas dzīves. Nu, tas notika pirms vairākiem gadiem, kad skolotāja folkloras kopu brauca uz svētkiem pulkā eņģi, pulkā teklu. Nu, kā jau arī svētkos, dziesmas, muzicēšana un, protams, arī danči. Pienāca laiks dejot deju cūkas driķos. Nu, jūs jau zinat, kas tā pa deju. Tur visi lec kā traki. Dejotāju vidū bija tāda meitene Ieva. Kā garjās, kā ne, lecot Ievai nokrīt svārki, un Ieva paliek apakšsvārkos. Nu, vai tad Ievai bija laiks uzvilkt svārkus atpakaļ? Protams, ka ne.
Ieva turpināja dejot apakšsvētkos, jo ir taču deja cūkas driķos. Paldies par uzmanību!